Jūs pacēlāt, vai ne, šo tēmu? Pagaid. Jā, es sagatavojos. Jā, tad, bet man personīgi radās sajūta, ka par to ir vērts parunāt, ja jau šāda tēma ir, un ar lielu rezonanci, tad, jāsaka, pirmkārt, ka saruna par mošajām pārsvarā nav saruna par mošajām. Ir vietas Rīgā, kur ir objektīvi svarīgi saglabāt kaut kādu arhitektūru. Un, piemēram, Doma laukumā, es domāju, ka neviens nekad nav prasījis, neviens nekad pat nav iedomājies celt tādu būvi, kas neiedarētos arhitektūrā. Pilnīgi nepareizi. Ainārs Lesers gribēja kupolu celt uz Rīgas domas. Labi. Tā bija konkrēti. Ainārs Lesers ir īpašs gadījums. Bet man liekas, ka saruna par mošajām pārsvarā ir saruna par dažādību. Saruna par integrāciju un par reliģijas brīvību. Man tāda sajūta. Attiecīgi citi varēs pastāstīt par savām. Tad mums ir dalībnieki ļoti interesanti. Viens vēl skrien, bet ir Ancis Kūpols, kas ir bieži uzstājies par šo tēmu, sakot, ka nevajag mums nekādas mošais celt. Mums ir pārstāvi no Ahmadija musulmaņu kopienas Latvijā. Bija plānots sākumā, ka Hakāns Ahmads Sajims runās, bet viņš tagad šodien tūkos, gan ka kaut ko no sevis arī pateiks. Un, tad trešajā dalībniekā gan ka Aleksus Skatulis, bet ir paredzēts, ka Arveidu Dravnieks. Tad pieaugot migrācija ir vērojamas mainīgas attieksmes pret dažādām reliģiskām un etniskām grupām. Tā kā Latvijā vēsturiski praktiski nav bijis musulmaņa, tad lielākā daļa musulmaņa tagad ir iebraucēji. Tomēr, protams, kopienai augot pieaugs arī musulmaņu latviešu skaits. Tad pirmais jautājums visiem. Vai mošaja Rīgā būtu vēlama un ko tāda jums nozīmētu? Kādi ir galvenie iebildumi pret to un kā šīs bažas risināt? Tāds plašāks jautājums, līdz ar to dotu ilgu laiku atbildīt. Paldies, ka uzaicinājāt uz diskusiju. Pirmais gan, ko es gribēju tā iziet no visu kontekstu pateikt, es atbalstu partiju vienotību, kas te izslēdz no šīs partijas, es uzskatu, rīkojas nepareizi, aizgājušu ilzu aizskautību. Otrais par šīm mošajām ir, man ir diezgan liela pieredze ar dzīvi Vācijā. Es tur regulāri braucu pēdējos 5 gadus, un es saskāries ar to, kā vācieši sadzīvo ar kopienām. Un viens no tiem spilgtajiem piemēriem ir tāds, ka tas bija Diseldorfas centrālajā stacijā, kad tur nāca un pretī tāds pāris, lēdija visi čalmā un kungs apģērbies arī attiecīgi reliģiski, un viņi strīdējās savā starpā, viņš kaut ko viņai teica, un tajā kaut ko tā sieviete tur vārdu mēģināja iebilst, un šis ģimenes galvu, šis patiesi rūpējās par savu ģimeni, viņu uzspļāva. Tas man liekas tāda necieņa pret savu dzīves partneri, kas tev ir, ar ko tu kopā esi, ko tu kopā dali kaut ko, tas man liekas tā, ka es nezinu, vai baigi mēs zinām tāds piemērs, ka tā eiropieši darītu. Par mošajām kā tādām vispār par reliģisko, musulmaņu reliģisko kultu vietu atrašanos Latvijā. Aspekts ir tas, ka mēs latvieši esam tik, cik esam. Mēs esam maz, šī ir mūsu vienīgā zeme. Šobrīd, protams, ka arī musulmaņi Latvijā ir ļoti maz un dzīvo saticīgi, ar mums nekaujās, un tas ir ļoti labi un pozitīvi, un es ceru, ka tas tā būs arī turpmāk, bet visus Rietumu Eiropas valsts lielo piemērs liecina, ka šis skaits, jo mums lielāk ir atklājība, jo viņš vairāk auga. Tas nozīmē, ka viņiem būs, jo šie cilvēki vairāk brauks iekšā, ne tik jauki un patīkam, kā man pa kreisi, bet arī tādi, kuriem ir agresīva uzvedība, un viņi pieprasīs savas reliģiskās kultu vietas, un jo viņas būs, tas atkal automātiski izraisīs to, ka šie cilvēki brauks arvien vairāk, un arī netik jauki un patīkami pie mums izraisīt līdzīgas problēmas, kāds ir Zviedrijā un Lielbritānijā. Un tās es esmu pats redzējis savām acīm, es Londonā bijis vairāk kārt un izkāpjot no vienas pieturas, tā nav vairs Londona, tā ir Pakistāna. Tur bieži ir vietas, kur nav neviena uzraksta angļu valodā un tur ir sava dzīve. Lūk, to es nevēlos Latvijā. Tāpēc man pret mošaju būvniecību Latvijā būtu iebildumi.
tāda mošeja ir tāds simbols, ka islāms ir ienācis. Es neteiktu, ka simbols. Mošeja vienkārši pat ne simbols, viņš vienkārši izraisītu to, ka musulmaņi redzētu, ka šeit ir tā vieta, uz kuriem var braukt vēl. Ja būtu liela mošeja atbilstoši tam, kāds ir Arābu valstīs. Labdien visiem! Vispirms es gribu pateikt jums paldies par uzaicinājumu šeit. Un mēs sēdējām mājās un pēc tam saņēmām jūsu e-pastu. Un mēs bijām ļoti laimīgi, ka mēs saņēmām to. Un tas ir ļoti labi iespēja runāt par šo tēmu. Un jā, es arī varu pateikt, ka mana latviešu valoda nav ļoti laba. Tāpēc ļoti labs. Jā, un šodien es dalīšos un ar Ahmedu mēs dalīsimies viedokļos Ahmadija musulmaņu kopienas vārdā. Un mēs nepārstāvēsim citās musulmaņu kopienas, kuri gribēja celt mošeju. Ja? Šeit Rīgā bija daudz cilvēku runāja par to pirms 2-3 mēnešiem. Ja. Un es arī viņš teica, ka pateikt jums, ka Ahmadija musulmaņu kopiena ir pagaidām mēs esam vairāk nekā 200 valstīm un mēs dzīvojam mierīgi ar visām kultūrām, visiem cilvēkiem un mēs esam 130 gadu veci pasaulē. Ja? Un jūs varat apskatīt visā pasaulē un visās valstīs, kur jūs varēsiet meklēt Ahmadijas musulmaņu kopienas, nav nekādas nekas nevar pastāstīt jums, kā mēs vainojam citām cilvēkām vai darām pāri ar roku vai ar mēlu. Un mūsu kopienas devīze ir mīlestība visiem, naiz nevienam. Un mēs darām visu ar šo devīzi. Paldies! Bet, piemēram, ja būtu iespēja, jūs gribētu uzsaukt mošeju Rīgā? Tas ir... Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un, ja būs iespēja šeit, un ja likumi atļauj mums, ja valsts atļauj mums, pēc tam ne tikai mēs apskatīsimies uz šiem likumiem un valstīm, mēs arī apskatīsimies, kas cilvēki teica. Ja viņi mums atļauj iecelt mošeju, tad mēs varam celt. Bet ja cilvēki negrib, tad mēs neko nedarīsim. Tā kā mums vajag arī domāt par cilvēkiem, ko viņi grib. Tas ir jūsu valsts. Mēs esam šeit kā ārzemnieki. Un mēs darām visu, ko varam, lai integrētu šeit. Mācāmies latviešu valodu un mācāmies jūsu kultūru arī. Un negribam savu kultūru uz jums palikt. Ļoti labi. Bet tā ir arī taisnība, ko Ansis teica, ka bieži vien kaut kādi noteikti reģioni, kaut kādi noteikti kvartāli pārvēršas par kaut ko tādu, kas pilnīgi nav raksturīgs vietējai kultūrai. Es pat gribētu bišķiņ piebilst, ka tas pat nebūtu svarīgākais. Bīstamākais ir tas, ka, piemēram, Vācijā bieži vien mošeju mullas, viņi jau nav vietējās kopienas. Viņus speciāli atvedus, viņi atbrauc no turienes, jo viņi ir izglītoti tajās musulmaņu universitātēs, kur māca šīs ticības pamats. Un tas, ko viņi sludina, bieži vien nekontrolējami, jo daudz vācu policisti nesaprot to valodu. Tādēļ ir vācieši pat šobrīd ir nonākuši pie slēdziena, ka viņiem jāpieņem normatīvie akti, kas liedz importa cilvēkiem Vācijā darboties reliģiskajā nozarē, ka viņiem uz vietas vāciešiem ir jāaudzina savi mūlas, lai viņi mācītos.
Otrs aspekts ir tas, ka mēs, protams, runājam cilvēkiem, kas ir pieklājīgi, kuriem nav nevienas vardarbības, tas tā viss varētu būt, bet nav jau zināms, kas varētu būt par iemeslu tam, lai Latvijā pēkšņi ierastos kādi 2000 vai 3000 cilvēki, piemēram, diezgan daudz Uzbekistānas musulmaņu šobrīd ir Latvijā, cik ir migrācijas lietu pārvaldes dati. Viņi pat, man liekas, ir viena no lielākajām kopienām šeit šobrīd. Gan spiediens no Baltkrievijas robežām, gan spiediens no citu valstu robežām paredz to, ka varbūt mēģinājumi diezgan daudz cilvēkiem šeit iebraukt, un par tiem mēs nezinām, vai viņi būs tik jauki un vienmīlīgi, vai viņi tomēr būs ar citiem mērķiem un citu raksturu. Vai to ir iespējams kaut kā labot? Es gribēju piedalīt šeit, ka es kā Ahmadijas musulmaņu kopienas pārstāvis garantēju, ka Ahmadijas musulmaņu kopienas locekļi, viņi vienmēr mīl to valsts, kur viņi dzīvo. Mūsu kalīs, viņš dzīvo Lielbritānijā, viņš teica, es lasīšu tagad. Islāms arī mācā, ka mīlestība pret savu tautu ir daļa no ticības. Tādēļ šajā ziņā mūsu pienākums ir ievērot ne tikai valsts likumus, bet arī atbildīgo likumus un pilnībā sadarboties ar valdību. Tas ir tas, kas var novērst neskaņās un nekārtībās, veidot savstarpējās mīlestības un brālības atmosfēru un iedibināt mieru. Ja tas tā nav, tad mieru vispār nav iespējams iedibināt. Super, truper! Tad jau būtu baigi labi, ja vienmēr šādi būtu islāma tulkojumi, bet bieži vien šī islāma tulkojumi ir tādi, ka jādodas džihadā, un ka tev aizkapa dzīve ir garantēta, un ka, ja tu mirsi nogalināt neticīgos, tad tev viss dzīvē būs labi. Arī šādi islāma tulkojumi ir. Mēs parādām patieso islāmas ticībās, kas ir džihāds. Džihāds ir divas veidas džihāds. Viens ir lielais džihāds, otrais ir mazais džihāds. Lielais džihāds nozīmē, ka jums vajag darboties ar savām, kas tas ir? Es nevaru latviski tulkot. Iekšējo pasauli. Vajag cīnīties ar saviem dēliem. Jā, cīnīties ar sevi. Vajag uzlabot sevi. Tā kā, piemēram, ja šodien es darīšu tā, ka jums nepatiks, tad nākamreiz man vajag domāt, ka es nedarīšu to, ko jums nepatīk. Tas ir džihāds, lielais džihāds. Džihāds pret sevi. Džihāds nav paņemt zobenus un pēc tam nogalināt cilvēkus. Tas nav džihāds, tas islāms neatļauj to. Svētā Korānā ir rakstījis, ja jūs esat saglabājis vienu cilvēku, tas nozīmē, ka jūs esat saglabājis visu cilvēcību. Bet ja jūs esat nogalinājuši vienu cilvēku, tas nozīmē, ka jūs esat nogalinājuši visu cilvēcību. Tas ir islāma mācības. Visi islāma teroristi saka, viņi kārtīgi islamisti, un viņi patiesie islamisti, nevis te mierīgie kā jūs. Pajautājot, cik viņš daudz no modām dzīvi. Būs iespēja pajautāt vēlreiz. Viņš teica, ka ja kaut kāds cilvēks dara kaut ko ļaunu, tas nenozīmē, ka tas, ko islāms mācā mums. Ja šodien viens latvietis sīst mani, es nevaru pateikt, ka visi latvieši ir šādi cilvēki. Varbūt viens latvietis, ko sit mani, tad varbūt problēma ar viņam, nav ar latviešu tautām. Tas ir, ko mums vajag domāt par islāmu arī. Islāma pareizām mācībām mums nav atļauja darīt nekādu ļaunu cilvēkiem. Mūsu pravietis, svētais pravietis, teica, ka mēs nevaram nodarīt pāri ar roku vai meli nekādu cilvēku. Ja kaut kas darīja to, tad viņš nav musulmanis. Tas ir mūsu mācībās, tas ir pareizā islāma mācībās. Varbūt jūs esat dzirdējuši to cilvēkus, kuri ir ekstremisti. Varbūt viņi nelasa Korānu. Daudzi cilvēki, kuram ir šāda doma. Kad jūs prasīsiet, vai tu esi lasījis Korānu, nē, mēs neesam lasījusi, mēs tikai dzirdējam no mullās un šitā. Bet
mūsu kopienā mēs visu teicam mūsu kopienas locekļiem un ģimenēm, kā pareizi islāmās ticībās, kā mums vajag darīt labu ar visiem cilvēkiem. Tāpēc, ko es jums teicu sākumā, ka mūsu kopienas devīze ir mīlestība visiem, nevienam. Ja jums vajag palīdzība, jūs esat latvietis. Es skatīšu, ka jūs esat latvietis, vai jūs esat kristietis vai judejs. Es palīdzēšu jums, tāpēc, ka jums vajag palīdzība. Un šāda ir islāma mācībās. Islāma nav, ka vajag sīt cilvēkus vai darīt ļaunu. Šitā nav islāma mācība. Bet kāpēc viņi jāiet kursos? Bet es gribēju pajautāt vēl vienu jautājumu, kā jums ar to daudzsievību? Ar to daudzsievību, kā jums sastāv? Ir kādas daudzsievība, ka vairākas sievas ir. Tu esi kings un tev vairākas sievas, kā jums ar to jautājumu tur ir? जिस टॉपिक को आपने से आए हैं मैं आपको तसल्ली से सुनाने वाला हूँ, चूँकि इस टॉपिक पे इस बार भी हम बताएंगे कि इस्लाम में बहुत शादियों की उनको करके और दुनिया में 99% लोगों ने भी शादी है वो ऐसी बीमार हो बाद में कर सकती और Jūsu jautājums bija par daudzas sievas, ja? Jā. Viņš teica, ka šitas pasākums ir mazā, ja? Viena sieva. Viena sieva. Pirms islāmā cilvēkiem bija daudzas sievas, pārāk daudzas sievas, 20, 30. Un islāms samazināja to uz 4. Un tur ir arī šitās noteikumi, jā. Ja, piemēram, jūsu sieva ir slima, un tad, ja jūs domājat, ka jums ir vajadzīgs otru sievu, lai apskatītos mājās, ar bērniem arī jums vajag, lai audzināt bērnus labi, un tad jūs varat laulīties ar otru sievu. Bet tur arī noteikums, ja jūs domājat, ka jūs varat darīt labu ar abām sievām, tad jūs varat laulīties ar otru sievu. Ja jūs domājat, ka jūs nevarēsiet darīt labi abām sievām tikai vienam, tad jums nav atļauja laulīties uz otru vai trešu vai ceturto sievu. Un jā, pasaulē ir vairāk nekā 2 miljoni musulmani, ja? Un aptuveni 90%, pārāk daudz. Pārāk daudz, ne, bet daudz vairāk nekā 2 miljoni. Jā, vairāk daudz nekā 2 miljoni. Un aptuveni 80% musulmaniem ir viena sieva. Man ir viena sieva, manam tētim ir viena sieva, manam vectētim ir viena sieva, manam brālim ir viena sieva, manam abam brālim ir viena sieva. Mums nav 4 sievas. Es zinu, ka es varu tikai dzīvot ar vienu sievu, es nevaru ar 2 vai 3 vai 4. Man viena ir labi. Bet ja atbrauks jums kāds radnieks ar visām 4 sievām un Latvijā var būt tikai viena, ko viņš darīs? Ja jums kāds brālis, tuvinieks vai draugs atbrauks ar 4 sievām uz Latviju un te drīkst tikai viena būt, ko viņš darīs? Nu jā, viņš viņš zina daudz, nekā es esmu students. Viņš teica, ka ja vienam cilvēkam ir 4 sievas vai 2 vai 3 un Latvijā likumi teica, ka jūs varat tikai ar vienu sievu, tad viņam vajag darīt to, ko likumi viņam teica. Ja? Kā lai izvēlās tad? Tas ir loterija. Tas ir viņa problēma, nav mūsu. Viņš var runāt ar vienu un otru sievu un domāt, kurā sieva viņa grib.
Nu, ja, viņš arī teica, ka svētais pravietis Muhameds teica, ka jebkurā valstī jūs esat, jums vajag darīt to, ko jums likumi atļauj. Nevajag darīt to, ko likumi neatļauj jums. Tāpēc mēs visi, kā musulmanis, mums ir jādara to, ko likumi atļauj. Ja likums... To nosaka satvērs, ne tikai jūsu likumi, bet brīži vien mēs esam pieredzējuši, kad tas likums, ja viņam spiež pārliecīt, tad kāds to likums? Varat atkārtot ar citiem? Brīži gadījumi mēs tieši... Vispār mēs ejam pārpuli. Jūs stāstat, kad jūs godīgi, brīnišķīgi, jauki un musulmaņi jūs kopiena tāda ir. Man nav pamata tam neticēt, bet ir daudz piemēru, kad tā vienkārši nav. Un līdz ar to mums tā diskusija jau laikam par to ir. Nu, jūs runājat par citiem musulmaņiem? Jā, citiem musulmaņiem. Nu, es jums teicu 10 minūtes atpakaļ, ka ja šeit ir viens latvietis Amerikā kaut ko darījis nepareizu, tad amerikāns nevar pateikt, ka visa Latvija ir sliktā. Ja pakistānietis, ja musulmanis kaut ko darīja nepareizi, tad mēs nevaram pateikt, ka viņi visi ir nepareizi. Jā, bet nav šausmīgi daudz dzirdēts par luterāņu teroristiem, par hinduistu teroristiem, par draudnieku kā teroristu nav dzirdēts baigi, man tā liekas. Es domāju, viņš sakos, ka kurš mainīja šeit. Mēs palikām pie tā, ka viņi jauki un patīkami cilvēki. Tas mums runā, jā. Jūs nepareizi nesat. Viņš teica, ka jūs nepareizi nesat sakurīgi. Nē, tas ir... Vīri vairāk jāsaka, lai redz, ka jums te ir mazais. Lai jūs tās veicinātu un teikt, aksitals atnāsim. Tas ir atkarīgs no cilvēka, kā viņš nesepuri. Nē, tas atkarīgs no cīņas. Lai tu parādīji, cik daudz cīņu paudi, ka ir attiecīgi jānās ar cepuru, un parasti tas ir, teiksim, šitie, kas nesā, parasti tie, kas nesā tās, ķekas amerikāņi, ja? Jaunieši tā pagriež sānu. Labi, Masals Erdējs Draunieks, nezinu, ko jūs runājat, es gatavs piedalīties sarunā un kopsavilkumu veidot. Mēs runājam par to, ka, ja piemēram atbrauca 4 sievām un Latvija atļauj tikai vienu, ko viņi darīs. Viņiem pajautāja, viņš teica, ka viņš īsti nezina. Jautājums, cik arī partijas biedrība sievas vidēji? Tu zini, ka vienu. Tu neko nezini par partiju, kurā tas iestājies. Meklē nākumu. Viņš nākamā šajā pašā ir labi, lai jums jauki pārdos par mūsu sievām. Man, piemēram, ir viena un man to pašu tā bija ļoti laba atbilde. Mēs kāds pie kaut kā esam pieraduši, un parasti tā ir aprobežotība. Mēs vienkārši kaut ko citu nezinām, un tam šķiet, ka šitā ir pareizi. Bet tik laimīga sieviete kā islamā un nekur pasaulē nav. Tu esi apdauji? Nē, es ar viņām, es esmu runājis ar viņu vīriem. Nu tad par ko mēs šeit runājam? Lai viņi brauc šurp un ir laime? Nē, es atcerēju. Šeit ir tāda izvērtība, šeit ir tāda pornogrāfija, visur šeit bērniem. Jūs ir nacionāla apvienībā. Arī, ko tu jūs atšķiraties no pāriem? Nē, ar ko? Nē, atšķiraties. Jūs cenšaties atšķirties, bet pārsvarā tādu ierobežot izpratni par seksu un tikumiem. Jūs varat jautāt, par tikumiem, bet par tiklību. Man vēl tā vai palūkt uz ilgu? Nē, vienkārši Ācis patrāpījās pirmais. Jā, Ācis patrāpījās pirmais. Bet atgriežoties pie topika, ne par sievām. Ācis pieminēja sievas, bet labi, Viņš par to domā. Viņš visu laiku domājies par vēl vienu sievu, es nezinu. Bet Koši vienai savu galvu, otrai nesavu. Nevienam nav priecīgi. Nu labi, bet Latvijā tas likuma ir viena sieva, vai mēs mainīsim satversmi vai ne? Latvijas likuma atlūkšana dzīves pie mums, labi, kur piemēram Uzbekistānā, man Samarkāns gribu teikt šodien, pat jāsties līdzi, man ir cits identitāts arī. Un pie mums ir paredzēta krimināla atbildība. Nē, viņi visi raksta krievu valodā joprojām. Tātad pie mums ir paredzēta atbildība krimināla likumā par daudzsievību. Katram kārtīgam uzbekam ir otrā, trešās, jau parasti tās uzbekītas, tās ir turkmenītes, tās ir sekundkēnis, kas nevar apprecēties. Lūk, un
Kur es esmu atnācis? Pagaidām, es nestāstīšu daudz samērā. Un tad tajā likumā esot piebilde, it kā uzbeku valodā, ko es neatceros, jo arī latviešu valodā krimināla kodeksā padomju laikos pāns par pederastiju, Latvijas bija 1., 2., 3. daļa un krieviski 3., 2., 1. daļa. Un tad regulāri tiesneši jaucās un piemēroja aplomo daļu. Un tā arī Uzbekijā tas pants ir paredzēts par daudzsievību zem viena jumta. Nu, protams, visi savā starpā sarunāsies, nevienmēr sapratīsies. Ja tu vari nodrošināt, es kā kāpēc uzbeks saku, ja tu vari nodrošināt vienu ģimeni, 2 vai 3, nu dari to. Viņi to arī dara nabadzīgi, bet viņi tikai ar visām šīm ekonomiskām krīzēm tagad to ļoti grūti izdarīt. Bet tā ideja, ja sieviete ir laimīga, Ar vienu jau un grūti. neredz vīru katru dienu, Ar vienu jau grūti, kur nu 4? sievu. Jā, ar vienu sievu jau grūti. Tas ir tieši tāpat kā bērniem, tā, kad ir 1 šķiet grūti, kad 2 jau ir vieglāk, ja ir tikai 3, tad ir vienalga, viņi paši tiek galvā. Labi, bet novēršot... Par ko ir tēma? Novēršot... Kur kā sarunās? Jā, vispār jau, man liekas, arī Jānis mēģināja virzīt sarunu uz to, ka... nevis uz seksu. Antim ir tāda vecišķa pieredze. Jā, labi, bet tā, mums šobrīd ir atnākuši ciemiņi no Ahmadija musulmaņu kopienas. Un vienkārši man drīz neļaus runāt, tāpēc cenšos izmantot kādu iespēju. Un man bija tāds sajūta, ka jūs esat pasaka tēli. Vienkārši tie vārdi, kā esat nosaukti, šķiet pārāk tādi, Ahmads, Seid, dzīvē tā nemēdz būt. Ja es nebūtu pat dzīvojis šajā pasaulē, es tiešām no rietumu viedokļu šķiet, ka jūs esat pasaka tēli ar tādiem jocīgiem vārdiem. Mēs esam kas? Fairytale. Ka vārdi nav īsti, ka ir cita personība, ka esat izdomāti. Nē, mēs esam islāma kopienā, mēs esam virzienā. Tētis pateica, neko nevar darīt to, jūs viņu cienat. Jūs cienat savu tēvu. Jā. Kumā būs pašup, jo viņi tā baigi ātri neiebrauc kā mēs. Давайте на русском. Pagaid. Arvīd, davai pieturamies pie tā. Mums pusstunda palikusi, to jau šitā skatos pārstāve rādīs. Nē, es vienkārši par to, ka runa jau pa mošajām mums bija, ne jau pa sievām, pa mošajām, vai viņas vajag Latvijā. Es teicu, ka viņas Latvijā nevajag, un mēs par to diskutējām, mēs nonācām pie, jo šeit cilvēki saka, viņi jauki pūkāji un brīnišķīgi, un nevienu nesatīs, viņi apsolīja man abi divi šie kungi. Ja es viņiem saku, ka tas ir baigi forši, es viņiem ticu. Es viņiem ticu. Nē, es viņiem ticu, bet viņi... Uzņem tevi ciemos, izpild katru to mazāko vēlmu, ka kaut kas patīk, tev to uzreiz uzdāvīt sievu, pat dzīvi bija izteikot. Bet iedomājies, viņi pēc tam var atbraukt ciemos. Jā, Un grūti... sagaidīt tieši to pašu priekšu. Labi, beidzam par sievām. Es uzmanīju, ka viņiem taču varētu būt draugi, kaimiņi un visādi cilvēki no citurienes atbrauc šeit un nebūtu tik labi noskaņot kā viņi. Cienējami diskusijas dalībnieki, lūdzu beidzam šo tēmu par sievām. Es teiktu tā, pamatā ir seks, Mēs jau esam beidzām. skaidrībā, vairāk un veikas mums klausās, arī ir, kā ir Latvijas seksuāļņa zabučini, tāpat kā tu. Es kā nacionāls Latvijas biedrs nesaprotu to lielo. Labi, Es saprotu, tas poli. Jā, man jau rada 30 minūtes. Tā. No 1. jūlija. Arvīd, Es nezinu, es eju. Arvis, pievēršamies tēmai lūdzu. Tātad tēma mums šobrīd bija, patiesībā Anses jau pajautāja. Mums ir no Ahmadija musulmaņu kopienas draugi atnākuši. Viņi stāsta par sevi, ka viņi ir ļoti likumpaklausīgi, viņi labi integrēs, viņi mācās latviešu valodu ļoti labi, un teorātis, manuprāt, nav veikuši. Viņš var? Mani sauc Ahmads. Es arī varu runāt latviešu valodā, bet mazliet. Tas ir izcili. Es lasu mācos. Labi. Un kā nodrošināt, ka visi musulmaņi ir tik labi kā jūs? Mēs tikai varam garantēt par sevi. Ja es To tā lieta. Vai ir kaut kāds ceļš, kā ir iespējams vērst par labu? Mēs, kā Ahmadijas musulmaņu kopiena, mēs vispirms darījām to, ko Allāhs, Dievs teica mums darīt. Un pēc tam mēs... Cikos?
Kas? Cikos? Vienmēr, visu savu dzīvi. Jā, es saprotu. Visu savas dzīvēs mēs to praksējām. Jūs vajag apskatīt par Ahmadijas musulmaņu kopienu. Mēs esam, kā es jums teicu, mēs esam vairākos valstīs. Un vispirms mēs darām, ko Allāhs teica mums. Pēc tam mēs darām, ko mums parādīja mūsu pravietis Muhameds. Pēc tam mēs darām to, ko viņš teica mums. Un šitās ir galvenās lietās, ko islāms mācīja mums. Kurš ir jūsu kopienas augstākais garīgais līderis? Es esmu nejokuši. Mūsu kopienas dibinātājs ir Hazrat Mirza Gulams Ahmads. Viņš... Es nejautāju par īpašniekiem, es runāju par augstāko garīgo līderi. Jā, pagaidām... Kurš ir tas, kam jūs... Jā, pagaidām mums ir kalīvs Hazrat Mirza Masrur Ahmads, viņš dzīvoja Britānijā, bet mēs ticam, ka visaugstākais pravietis ir pravietis Muhameds. Piedodiet, es neesmu lasījis visu Korānu līdz galam, es, protams, labprāt pajautāt, vai zināt arābu valodu no pārtulkot kā... No arābu valodas? Nu jā, Korāns ir arābu valodā, teiktās, to pat nevar tulkot, līdz ar to es neticu šiem tulkojumiem, kas man teikt priekšā vajadzētu kādu, kurš zina arābu valodu. Es mazliet zinu, bet viņš zina daudz arābu valodu. Viņš ir tulkojis Korānu. Viņš ir tulkojis Korānu uzbeku valodā un kirgizu valodā. Es labprāt pēc tam parunāt un cienu. Varbūt mēs esam pazīstami, mums kopīgi draugi daudzi, bet Korānu diemžēl tulko daudzi. Un kaut vai tas turkmeņu prezidents, kurš vēl piedalās mošejas sarakstīm pie Korāna atziņas, bet vēl savējās, neviens to mošeju vairs neiet pasaulē lielākā mošeja. Tā kā to Korānu tulkošanu nav jālapojas. Mums Latvijā arī vieta šeit Cēsīs ir ļoti populārs komponists, es arī esmu uzaudzis ar viņu mūziku. Viņš uz mūža beigām, palika jocīgs un pārtulkoja Korānu. Bet, kad es to tekstu sāku salīdzināt, tas ir pilnīgi cits. Ko viņš izlasīja, tas ir kaut kas pilnīgi cits. Zīmka? Jā. Ir daudzi cilvēki, kuri tulkoja Korānu, jā. Bet mūsu kopienā tie cilvēki, kuri zina arābu valodu un zina par reliģiju arī, tie tulkoja Korānu. Tāpēc, ka Korāna teksts ir neparasts. Tas ir ļoti grūtas teksts. Tāpēc tas cilvēks no mūsu kopienas, piemēram, Ahmeds, viņš zina par reliģiju, viņš zina par ne tikai islāmu, arī par kristietību un arī arābu valodu. Un tāpēc viņš tulkoja Korānas, divas Korānas, krievu, uzbeku un kirgizu valodu. Ja? Un tā kā tas nav mazā darba, tas aizņem, es domāju, vairāk 2, 3, 4 mēnešus tulkot vienu kopiju Korānā. Un pēc tam vajag pārbaudīt arī. Es domāju, ka 2, 3 dzīves. Varbūt kādam, ja es sāku tulkot latviski, tad man vajag 5, 10 gadus. Maybe not 2 or 3 for hours, but 2 or 3 lives. Varbūt. Savu kolēģi uzvedam tulkoju. Es nevaru pasākumu vienkārši man ļaut, ko nevar darīt. Nē, bet turpini. Nē, jā, bet tas ir stāsts par to, vai tas īstenis kristietis vai īstenis latvietis. Un tad tu stāsti par latvisko dzīves ziņu un senlatviešiem, tāda vienkārši nebija. Un to senlatviešu ticību, kultūru, apliecinājumi, cilvēks to pats ir izdomājis savā galvā. Ja? Un tad lielākā daļa no tiem, kas šodien pietiek. Es neaiztiek islāma pasauli, teiksim tā, man nav gluži vienalga šīti, sunīti vai vahabisti, man nav vienalga, jo viņiem atšķirās gan līderis, gan līderu uzstādījums, ko viņš saprot, vai vienkārši vārdu džihāds. Ir ļoti dažādas izpratnes, tas nav tikai kaut kas asiņains. Bet tāpēc es islāmu nolieku malā, lai viņi paši tiek skaidrībā par sevi, jo viņi vēl nav tikuši līdz tā nosīt varētu teikt. Bet atbildiet, ka... Jā, es
Tā atbildīgi, lai zvana Anetē. Kristiešiem kādreiz bija tā saucamais Nīkais koncils 4. gadsimtā, kur viņi vienojās par kristiešu pamatu uzstādījumiem, aksiomām. Lielāko daļu iedzīgās idejas izmet ārā, vienkārši nesaprata. Un tad mēs dzīvojam tādā sen izveidotā pasaulē, kas īsti nav tā, cilvēki tulko rakstus, kurus nesaprot, vai visu, ko nesaprot, izmet ārā, ja? Un reizēm daži kristiešu mācītāji, tāpat Latvijā, tīpaši luterāņi, viņi kaut kā tā tik ļoti turās pie tā burta, un to atkārto, un kā katram vajadzētu ielikt kaut kādu savu jēgu var atrast visur. Jebkura forma piepildās ar saturu. Nolieciet jebkuru trauku šeit, parīt līs lietus, un tas trauks piepildīsies ar saturu. Trauks sauc pēc satura. Vienkārši meklēt to saturu, kas ir pieejamāks. Un tāpēc tā pareizība, es esmu šitāds kristietis vai tāds, vai vēl kaut tāds. Lai Zvani Anetē. Anetē. Politiķi vienkārši teksts nevar iemācīties. Tikai neatgrūdunēs ievēlēs zvonām. Stūpēks. Ne tikai man. Sākšai. Es zinu, viņš šodien nepazīstināja savu nākamo sievu, viņi to stāja kā joku. Tā, nenovēršamies lūdzu no tevis. Labi, tad ir kaut kādi rāmi, kāds kādreiz tos rāmis ir izveidojis īsti nesaprastinās, nomazinās nost visu, ko viņš nesaprot, izveidojis rāmi. Ceļš attiks noteikti. Mūsu dvēselīs par to, kristiešu dvēselīs par to ceļu turpina pārvietoties, bieži vien nesaprastams, ka tā ir kaut kāda ļoti vienkārša paviršība vai kļūda tulkojumā, lai būtu vēl vienkāršāk. Ja? Es tagad neminēšu konkrētus piemērus, lai nespīdētu erudīcijas, jo sapratat, ka es jūtos gudrs, inteliģents, labi audzināts, lampists. Un stāsts par to, ka mēs visu laiku dzīvojam vecos rāmjos. Mēs visu laiku cenšamies ievērot kaut kādus rāmus, attiecībā uz seksu, ko sapratu, ka jūs runājat, tāpēc es piedalījos, vai attiecībā uz konfesiju. Precīzāk, kā mēs veicam ticības apliecinājumu. Ticiet man, es sarunātos ar Dievu, un tas, ko mēs saucam par Dievu, tas nav onkulis, kurš sēž mākoņu maliņš, tas ir kaut kas viens. Savā pasaulē nevar būt, ka vairāk radījuši šo pasauli un tagad savā starpā strīdās. Ja viņš viņam būtu viens vai otrs būtu uzvarējis. Tātad tas ir viens, un veids, kā mēs veicam šo apliecinājumu, tas ir mūsu ticības, piederības sajūtas jautājums. Un es sakārtošu tikai dalājumu savās, tāpat Latvijā teiktos, ka labi atceros to vienā sarunā, ka nevajag mainīt konfesiju. Ja tā ir ticība, pie kuras pieder jūs tēvi un jūs paši esat, kristieši ar kristīšu šajā ticībā, aucināt kristīgā garā, ja? Tad vienkārši saglabāju tā cieņu pret savu dzimumu, saviem priekštečiem, jo nav jau svarīgi, kurai konfesijai tu piederi. Svarīgāk, kā tu izjūti šo saikni ar kaut ko citu. Un tas, ka tam nav tur, tas ir šeit. Un kā budistam tas ir ļoti vienkārši. Tātad nav svarīgi, kurai ticībai tu piederi. Nav svarīgi, kā tu veic ticības apliecinājumu, tikai netraucē citu. Jo nemodiniet mani saulēktā. Bet tad vajag tās mošais Latvijā vai nevajag ar Vītumu? Es tikko pateicu. Es arī nesadzirdēju, bet iegodīgi. Labi. Kā cilvēkiem normāli? Jā, es runāšu lēni. Mums latviešu valoda nav dzimtājums, un arī noteikti uzbēku valodā būtu daudz. Es domāju, ka es te paldētu. Es lai klodītos, ka te ir matī. Bet lēni. Nav svarīgi, kur atrodas baznīca un kāda baznīca. Bet ir cilvēki, kuriem vajag aiziet uz baznīcu, apliecināt savu ticību. Un tad tam ticības apliecināt, piemēram, Eiropā, no jebkuras vietas var redzēt baznīcu, kur cilvēki dzīvo, un šeit kristīgo baznīcu, tas vienkārši tā ir tradīcija, un sēdienas rītos zvana, 10. nevis saulētā, un tad visi zina, ka jāiet uz dievkalpojumu, kādreiz pulksteņiem. Ja? Mums tā tradīcija saglabājusies, un zvana skaņas, kaut kā es neesmu kristietis, zvana skaņas man palīdz meditēt. Es kā uzsēžos uz tā zvana rīgļa visu un sērfoju garīgajā pasaulē. To ir ļoti ātri iemācīties.
Es esmu tagad iemācīt, netraucēt moderātors. Tātad nav svarīgi, kā cilvēks veic to savu liturģiju, apliecinājumu ticību augstākam spēkam, ja? Bet svarīgi gan būtu, lai tas netraucē pārējiem. Un kas man drusku mulsina, kad ir runa pa mošējām, es te pajautāju arī dažiem saviem kolēģiem, vairums ir tiešām tādi lampisti, brīvdomājuši, katram savu ticību, ja ticību vai templi, lūdzu, ejiet, lai gan šodien templis ir lielveikali. Visi sapāla naudu, nes uz templi, uz lielveikalu atdot naudu. Tā ir šodienas ticība rietu pasaulē. Pilnīgi izvirtus, perfekti. Nezinu kāda, nomirst daži paudžu laikā, izvirtusi vēl kaut kā kritīgi vārdu, var pateikt. Nē, nevar, jo es, piemēram, katru svētdienu nevis saptu paziņas klausīties Ilmā Tomsona, viņa patīk, ko runā, un man tas ir vienkārši interesanti, jo viņš teoloģijas profesors. Tas ir ļoti naivs izņēmums, tev to apliecināja sarunas sākumā. Tātad, kāpēc templis nevarētu būt arī citiem? Kāpēc džainistiem nevarētu būt templis? Tik mīļi jauki cilvēki visu ietver sevī, ja? Hindus virzienu džainisti, kas man šķiet vissimpātiskākais pasaulē. Hinduisms, īpaši budismu izpausmē, ir vienīgā civilizācijas izdzīvošanas stratēģija, jo nekaro viens ar otru. Nekāds piekrīt šādai stratēģijai. Tātad pēc būtības ir ceļā uz šīm atziņām. Nav svarīgi, kas tā par ticību. Galvenais, lai netraucē viens otru. Un kas man šķiet neiest, kādreiz dzīvojot jūsu pasaulē. Tas saulētā, man tā minareta, tas modina, lai gan es pulkstenis uzliks 2 stundas vēlāk. Tagad man ir vienalga, tagad jau ceļos saulētā, vai jūs varētu savā templī rīkoties tā, lai citus netraucētu? Tas ir ļoti labs jautājums. Es viņam tulkošu un pēc tam jums. Es tikmēr atbildēšu. Mans neesi tik pulcīgs. Nē, man jau patīk, un jau cilvēkam labi. Jā, un es teiktu, ka savstarpējās attiecībās tā ir īstā dzīves garša. Vienkārši muļķīgi dzīvot un neizmantot ķermeņa dotās iespējas. Galīgi muļķīgi. Kā tu to zini? Jā. Tas tikko teici, ka Man ir 50 gadi, es daudz ko zinu. Cik tev gadi? Pateikt? Kur aizgāja gauja? Jūsu jautājums bija par, varat atkārtot jautājumu? Angliski vai krieviski? Latviski. Latviski, labi. Man liekas, tev jau nebija jautājums, tev bija stāsts par to, ka... Stāsts bija par to, Es vēl pārtulkošu, kad jābūt tam templim tādam, lai tu netraucētu citot. Tāda saprot, ir grāmatiem pieeja. Tu tā ļoti vienkāršot pieeja. Lai nepaliek saulēktā, jā. Tā kā frančiem, jums nav laika. Tā kā francūžiem viņiem ir tādas ļoti gari ievadi, garas priekšspēles. Tas ir patīkami, jo islāma pasaulē nav tik garas tās priekšspēles. Tur sieviete ir priecīga, ka vispār viņiem vīrietis ir atnācis un izrādījis uzmanību, un jau tāpat ir laimīgi. Lūk, šeit jūs visi katrs esat pa sevi, un tad vajag tomēr kaut kā ievadīt tajā procesā. Nevar uzreiz sāc ar muguras masāžu, te piemēram noteikti, šeit ir laimes pultiņš, tur parādīšu, kurš masēt. Citreiz. Mansi, kamēr uzstāšies? Arvīd, labi, lai viņš atbild. Jautājums tāds, vai baznīca, es saprotu, kristiešu baznīcas zvani, tagad dievkalpojums, aicins dievkalpojumi. Bet no minaretiem parasti man sauc tādās, ļoti neierastās balsīs. Tā, ka es uztrūkstos un domāju, kur tagad dara. Mūšajās tas nav šitās balss, kā ir baznīcā, bet mūšajā ir pirms katram lūkšanām ir viena lieta, tas nosakums ir azans. Un azan tas ir pateikt cilvēkam atbraukt uz lūkšanai, ja? Lūgties. Un tas ir ļoti kā pateikt, melodiskā skaņā. Labi, bet cilvēkiem traucē gulēt varbūt. Nē, es saprotu, jums patīk spēlēt dotoru, bet man nepārāk. Man priekšstats par mūziku savādās. Tas, kā spēlēja pokus, kā uzliek spēlēja pokus vīrieši, tas ir fantastisks. Bet mums Latvijā ir savādāk. Tā, labi, man ir pēdējais jautājums, un tad mēs vēl dosim iespēju zālī pajautāt kaut ko. Un mans pēdējais jautājums, uz ko patiesībā arī drusku te vilka iepriekš, bet laikam neizvilka līdz galam. Tātad ir zināmi gadījumi,
Citās valstīs, Latvijā, cik man zināms, tādi gadījumi nav bijuši, bet ir citās valstīs bijuši, ka mošajās tiek mācīts ekstrēmisms. Kā ir nodrošināt? Arī pie mums Uzbekistānā tā ir bijis, ir notiesāti, un, ja vajag, es varu minēt konkrētus gadus, ciparus, tiesas spriedumu nosaukums. Arī Uzbekistānā tā ir bijis, kad mošajā faktiski ir tā kā tāds, ekstrēms džihāda izpratnes centrs. Tas es viņam Andris, ja? Ants, atvainojos. Ansim es pateicu par to, ka islām nemācā ekstrēmismu. Un kas ir džihāds, mēs teicām. Un mošajās mums ir dažādas programmas, kur mēs mācām cilvēkam dažādas dzīves veidas un arī valodās un dažādas programmas. Vienu lietu es lasīšu par mošajām. Tas es pagāju tikai Uzbekistānu labāk. Vienalga patvērt pie Karīmovu iepriekšējā prezidentūras laikā tagad Mirzijojevu drošības dienas īpaši uzrauga mošejas, tieši tāpēc, ka tur vairojas ekstrēmie džihādisti. Ja jums tas ir atklājums, es varu izstāstīt detaļas. Mēs šajā diskusijā vienalga ejam pārpuli. Šie kungi stāstīs, ka viņi brīnišķīgi balti pūkāji musulmaņi piekrīt, un tas tā ir, bet viņi nevar garantēt, ka šeit nebrauks tā, pret kuriem Uzbekistānā ir izmeklēšana. Tur jau tā problēma tā mošajām ir. Arī tā mošaja būs forša, smuka, arhitektoniski brīnišķīga, un tur tev bišķiņ tikai traucēs tavu miegu, bet tu nevar garantēt, ka tur būs 5 tādas, kur būs visās nejauks izpausmes. Tāpēc jau, vismaz es un vēl man doma pret tām mošajām, diemžēl, esam, jā. Labi, lai pabeigt atbildēt, un tad dosim zālē vēl jautājumus. Par mošajām es lasīšu, ka tātad mošaja ir vieta, kur vīrieši, sievietes un bērni var sanākt kopā. Viņi rīko programmās, kas ir noderīgas viņu garīgai audzināšanai. Viņi ne tikai sniedz viņiem reliģiskās zināšanas, bet šīs programmas viņus mudina apgūt arī pasaulīgas zināšanas. Viņam tiek mācīts, kā jāievēro valsts likumi, viņam tiek mācīts, kā kļūt par labiem pilsoņiem, viņam mācā, kā būt labiem pret saviem kaimiņiem, tādējādi blakus dievkalpojumam cilvēki, kas nāk uz mošeju, tiek mācīti par visām šīm lietām. Jā, tas nav par ekstrēmismu. Jūsu mošajās tas notiek, es neapstrīdu šo, bet ir citas mošajas, kur notiek reāli gadījumi, reālie procesi, ka ir ticis mācīts ekstrēmismu. Es zinu, ka viņi dara to, bet viņi dara nepareizo to. Tas ir nav islāma mācībās. Jā, bet kā tas ir? Tam nav saistība īsti ar Korānu vai islāmu kā tādu. Bet tam ir saistība ar konkrētiem cilvēkiem, kas ir tā kā tādi garīgie ceļveži. Un tā, kad cilvēks ir jaunāks, kā Ants, piemēram, viņi meklē. Viņi vēl ceļā, viņi meklējumos, viņi meklē savu patību, meklē savas vērtības, un tad ir kāds ļoti pārliecinošs stāsts. Tas taču ir vienkārši nošaut to balto, un tad problēmas atrisināsies. Viņi nelieši, viņi ielauzās mūsu pasaulē, viņi sāk mums bombardēt, tā arī ir. Un tad tas jaunietis saka, viņš sāk meklēt, ko viņš var izdarīt labi. Un ja viņš sastop cilvēku, kurš saka, kad labu var panākt ar spēku, tad nav svarīgi, kas viņš ir kristietis, islamietis, neazemietis, vai kas tas ir. Nekas tas neesam. Vai nekas. Un tad tas jaunietis uzsūc to kā tādu atziņu, kas ir vieda atsakala atziņa, vieda cilvēka atziņa, kas ir jāpilda, un viņš dodas tajā svētajā karā. Tad vienkārši stāsts par to, kad gan jums, tu esi kristietis, noteikti esi katolis, gan jums Romas katoļiem, gan jums, nezinu, kuri islamisti, jūs musulmaņi jūs esat, jūs tekstos viss ir kārtībā. Nezinu, kāpēc jūs, labi, Romas katoļi nesvērāt ieroči, atšķirībā no pareiztisko baznīcas, bet kāpēc jūs svērāt ieroči, kāpēc jūsu vārdā karo, nevis jūsu tava, vai šī cienījumā uzbek, un tas vārdu neatceros, es pēc brīžu noskaituši. Bet, kad cilvēki dodas nogalināt citus cilvēkus un domā, ka viņi dara svētīgu darbu. Un tā nav ne islama, ne kristietības, patiesībā gan islams, gan kristieši, tie ir jūdeisma atvasinājums.
varam to īkstu un parunāt pēc tam. Vadam atbildēt. Tie ir cilvēki, kuri nesaprota pareizas islāmas mācībām. Tas arī mūsu Pakistānā, es esmu no Pakistānas, mūsu valstī arī tas notika. Mūsu kopiena Ahmadija, mūsu kopienas mums ir, Pakistānas valstī dara vajāšanu ar mūsu kopienu. Es nevaru Pakistānā pateikt, ka es esmu musulmanis. Viņi arī nogalināja musulmaņus. Viņi teica, ka... Pakistāna ir musulmaņu valsts, tikai tāpēc Indijas daļu sauc par Pakistānu, ka tur dzīvoja musulmaņi. Jā, bet Pakistāna ir musulmaņu valsti, bet Ahmadijas musulmaņu kopiena, viņi netic, ka viņi ir musulmaņi, ka mēs esam musulmaņi. Viņiem ir likumi, viņi rakstīja, ka mēs neesam musulmaņi. Man nav vārda brīvība tur, bet Latvijā šeit man ir vārda brīvība. Šeit ir vārda brīvība. Kas? Latvijā ir? Jā, šeit ir vārda brīvība. Es varu runāt. Es varu pateikt, ka es esmu musulmanis, es varu ar jums visiem runāt. Iedomājies to stingzinošu efektu, kāds pēc tam, seks kāds var pēc tam rasties par to, ka tu brīvi pasaki, kas tu esi un ko tu domā, tu zaudēsi darbu, tu izmetīsi, tu nepieņems darbā, ko sievu pametīs, tu pateicoties. Es nesaskaros ar šādām problēmām, es strādāju... Tam man ir vēl viens jautājums. Piedod atkal par seksu. Es kādreiz nevarēju saprast, kāpēc jūs islāma vīrieši, baseinā ir vīrieši ģērbtu atsevišķi, ja? Un tur, kur tipa hoteļi, kur Eiropieši dzīvo, tur ir arī atsevišķi sieviešu ģērbtuvas. Tur neesmu bijis, bet vīrieši ģērbtuvi. Es nekādīgi nevarēju saprast, kāpēc visi musulmaņi ģērbjās tā, lai burtiski ielīst skapīti iekšā. Man pēc tam draugs izskaidroja, kad nedrīkst rādīt savus ģenitālijas laikam otram vīrietim, vai kāpēc? Viņš teica, ka... Viņš teica, ka šitas ir rakstījies arī Bībelē, ka jums nevajag parādīt savas ģenitālās citiem cilvēkiem. Es nezinu, man liekas, tikko ar šo diskusiju beidzot, jo principā zālē bija jādod iespēja arī uzdot jautājumus. Vai kādam zālē ir jautājums? Tā, pirmais drosmīgais. Tātad scenārijs. Katrs runātājs iekrīt komā uz 30 gadiem, pamostās 31. Viņam saka, Rīgā ir mošē. Jūsu subjektīvais viedoklis. Kurā mikrorajonā drīzāk viņa būtu? Pluspunkti par konkrētu vietu. Tagad loģika, šodien ir 20 puškas. Jā, labi, beidzam atbildēt. Kā sanāca 31? Nav svarīgi. Es gribētu uzreiz pateikt konkrēti, ka to vispār mēs neko nevarējām pateikt, ņemot vērā, kā notiek mākslīgā intelekta attīstība, varbūt pilnīgi iespējami, ka islams uz to laiku, ja būs izbeidzies, vai viņš nebūs Latvijā, vai savukārt mūs varētu būt pārņēmuši kaut kādi ciklinietieši, kas būs pēc 30 gadiem vecīgi, domā pats. Kā jums liekas, kur varētu būt mošē pēc 30 gadiem? Kurā rajonā? Rīgā. Par to mēs arī nevaram pateikt, ka tas atkarīgs no valstīm, no tas, kā cilvēki pateic, kura rajona cilvēki grib un teic, ka šeit jūs varat celt mošaju. Ja visās rajonās cilvēki pateic, ka jūs šeit nevarat, tad nebūs mošaja, bet ja cilvēks pateiks, labi, jūs varat celt mošaju šeit, Rīgā centrā vai Īmantā vai Jūglā, tad tas būs tur. Labi, Arvidam arī īsti atbildi. Man ir divas atbildes. Viena ir īsā filosofskā. Jā, es tieši par to tev stāstu. Tas nav maz kašķis, es jūtu pēc savu temperamentu. Bet neuztraucies, pirms nebūs. Tad īsā filosofskā atbilde. Tas savā ziņā ir tāds testa jautājums, vai ar šo meiteni man sadarēs vai nē. Un, ja tā vietējā kopiena totāli noliedz, tad nav ko tur, tā nav īstā vieta. Ja vietējā kopiena atļauj, tad tā ir īstā vieta, ja viņi to sadzīvo. Sadzīvos, atbildi tev ļoti vienkārši, pirms 3 gadiem Senču ielā jau uzbūvēja. Labi, vēl kāds jautājums? Pirms 3 gadiem jau uzbūvēja, jau ir.
Pirmkārt, es gribēju pateikt paldies jums, ka jūs dalāties ar savu kultūru. Tiešām paldies. Man ir jautājums par to mošai. Es atvainojos, es nokavēju sarunas sākumu, bet attiecīgi jautājums, vai jūs vēlētos to mošai? Vai tas ir vienkārši tāds vispārīgs jautājums, vai jūs vēlētos, piemēram, Rīgas centrā mošai? Nu, pagaidām mums nav vēlme celt mošaju, tā kā mēs esam mazliet cilvēki šeit un pagaidām nav vajadzība celt mošaju no mūsu kopienas viedokļos. Un ja būs iespēja, ja valsts atļauj mums, ja cilvēki pateiks, labi, jūs varat celt, tad mēs gribēsim, lai mums būtu mošaja. Bet es nevaru pateikt, kad tā kā tas atkarīgs no situācijas, Latvijas situācijas, cilvēku situācijas. Mums bija lieta tā, ka Berlīnē, Vācijā, mūsu kopiena gribēja celt mošaju, bet cilvēki, kuri dzīvoja tajā rajonā, viņi negribēja, lai mēs celtu mošaju. Ja? Mazi cilvēki bija, kuri negribēja, bet daudzi cilvēki viņi piekrita, labi, jūs varat celt mošaju. Un mēs tiekam ar tiem cilvēkiem, mēs runājam ar tiem cilvēkiem, mēs pateicam viņam par mūsu mācībām un kas ir īstais islāms. Pēc tam, kad viņi klausīja mums, viņam bija nav problēma. Tā kā problēma ir tāda pagaidām visā pasaulē, ka daudz cilvēki nezin par musulmaņiem. Tāpēc jūs varat paskatīt sociālās tīklos, medijās, kā viņi parādīja par tiem musulmaņiem, kuri dara ekstrēmismu lietās. Bet jūs varat tikai mazliet apskatīt par tiem musulmaņiem, kuri dara labu visā pasaulē. Piemēram, Latvijā mēs esam reģistrēti kopš 2015. gadā. Mēs esam palīdzējuši daudzām turcīgām ģimenēm šeit Latvijā. Viņi nebija musulmanis, bet mēs palīdzējām. Tas ir īstais islāma mācībās. Mēs bijām pansionātā mājās, mēs tur palīdzējām viņam krāsot viņas sienas. Mums mēs neko negribējām no viņiem. Mēs tikai gribējām parādīt, ka mums ir brālība, mēs mīļam visus cilvēkus. Mēs nedomājam, ka jūs esat no Latvijas, no Vācijas, no Amerikās, no Āfrikas, no Pakistānas. Visi cilvēki ir vienādi mums. Un tāpēc, kā es sākumā teicu, ka mūsu kopienas devīze ir mīlestība visiem, nevis nevienam. Tas, ka jūs domājat, ka mēs esam brāļi un māsas, baigi forši, tam esam piekrīt, cilvēciski mēs tā visam esam, bet Latvija tomēr ir vienīgā vieta, kur latvieši ir attīstīt savu kultūru. Tādēļ es ļoti priecājos, ka Latvija, Igaunija ir vienīgās valsts Eiropā, kur mošai pagaidām nav, un es ļoti ceru, ka tas tā arī saglabāsies. Es saprotu sākumā, ka jautājums ir man, un pat īpaši, pat ja jautājums ir tikai viesiem, es atbildēju viņu vietā, ļoti vienkārši gabalu no savas dzīves, gabaliņu no dzīves. Vienu minūti. Vienu? Mums izslēgs mikrofons pēc tam. Tas nekas, man ir nācies daudz vazāties pa pasauli. Es esmu pateicīgs par to, jo tā ir veidojusies arī mana pieredze. Bet kas man parasti pietrūkst, es vienmēr cenšos apmeklēt baznīcu. Piemēram, luterāņu baznīcu, protestantu tomēr progresīvākiem. Baznīca parasti stāv vaļā visu dienu, kurā laikā var iet. Un man patika man bija svarīgi svešā vietā būt pašam ar sevi baznīcā. Man tas templis bija ļoti svarīgs, lai gan es nebija kristietis. Es varu pastāstīt daudz par dažādām baznīcām, tagad arī mošajām, bet atbildi īsti cilvēkiem, tas ir svarīgi, tad tas ir drīzāk tāds mūsu pieņemības jautājums. Vai mēs šāda veida seksu pieņemam, vai sakam, ka mēs esam ļoti tikli un tas ir ļoti perversi.
Paldies visiem dalībniekiem. Mēs varam neizklīst, redzu, ka ir daži jautājumi, bet mēs beidzam šo diskusiju, bet mēs varam šeit palikt un parunāties vēl. Kur te tuvākais saules? Tuvākais saules ir... Tā, kur tuvākais saules? Nu... Par ko es cienu musulmaņu pasauli, īstā musulmaņu pasauli. Viņi nelieto šo pretīgo alkoholu, nepaliek stūri. Viņi vienkārši pīpē un ir laimīgi. Dzer kafiju un nevienu braucienu. Paldies visiem, kas ir atnākuši. Es vismaz palieku šeit kādu brīdi, Arvien droši vien arī. Ances, varbūt vēl es kādā 5 minūtēm aizkavēsies, bet tā mēs oficiālo daļu esam beiguši. Mums arī grāmatās mēs gribam davināt jums, ja jūs gribat paņemt Dievsvalās. Tu nevari uzlūgt uzbekieti. Tagad